Tehniski Eiropas parlamenta deputāta imunitāte ir sistēma, kas paredzēta, lai aizsargātu Eiropas parlamenta deputāta neatkarību un brīvību veikt savus pienākumus bez ārējas iejaukšanās. Šī imunitāte ir svarīga, lai nodrošinātu, ka deputāti varētu pildīt savu lomu, pārstāvot sabiedrības intereses, bez bažām par iespējām juridiskām sekām, kas varētu izrietēt no viņa darbībām vai izteikumiem, veicot parlamentārās funkcijas. Eiropas parlamenta deputāta imunitāte ietver divus galvenos aspektus. Nevainojamības imunitāte, kura aizsargā deputātus no jebkādas formas apsūdzībām, tiesas izmeklēšanas vai aizturēšanas par viedokļiem, ko viņi pauduši, vai balsojumiem, ko viņi veikuši, veicot savus oficiālos pienākumus. Tas nozīmē, ka Eiropas parlamenta deputātiem ir tiesiska aizsardzība par darbībām, kas tieši saistīts ar viņu parlamentāro darbu. Un viņi nevar tikt juridiski vai vajāti par šīm darbībām. Otrā ir aizsardzība pret aizturēšanu, un tā aizsargā Eiropas parlamenta deputātus no aizturēšanas vai apcietinājumu, kas varētu traucēt viņu piedalīšanos Eiropas parlamenta darbā. Izņemot gadījumos, ka deputāts tiek pieķerts uz karstām pēdām, noziedzīgas darbības izdarīšanas brīdī, proti. Šī imunitāte neaizsargā deputātus no tiesas procesa pēc viņa pilnvaru termiņa beigām par noziegumiem, kurus viņi izdarījuši pilnvaru laikā. Lai kāds Eiropas parlamenta deputāts tiktu atbrīvots no šīs imunitātes, ir nepieciešams Eiropas parlamenta lēmums, kas pieņemts pēc attiecīgas komitejas ieteikuma. Šis process sākas, kad attiecīgā dalībvalsts iestāde pieprasa Eiropas parlamentam atcelt deputāta imunitāti. Pēc tam Eiropas parlaments izvērtē pieprasījumu un lemj par to, vai atcelt deputāta imunitāti vai nē. Eiropas parlamenta deputāta imunitāte ir paredzēta, lai aizsargātu parlamenta demokrātisko un neatkarīgo darbību, nevis lai sniegtu individuālas privilēģijas šiem deputātiem. Tādējādi šī imunitāte nodrošina, ka deputāti var brīvi veikt savu darbu, aizstāvot pilsoņu intereses, neuztraucoties par iespējamām politiski motivētām tiesas prāvām vai citām juridiskām problēmām. Vai Eiropas parlamenta deputāti saglabā savu vietu arī tad, ja viņu imunitāte tiek atcelta? Uz šo atbildi ir jā. Eiropas parlamenta deputāta mandāts ir valsts piešķirts mandāts, un neviena iestāde to nevar atcelt. Turklāt Eiropas parlamenta deputāta imunitātes atcelšana vēl nenozīmē, ka deputāts ir atzīts par vainīgu. Tā nozīmē vienīgi to, ka valsts tiesas iestādēm ir ļauts veikt izmeklēšanu vai iztiesāšanu. Tā kā Eiropas parlamenta deputāti ir ievēlēti saskaņā ar valstu vēlēšanu likumiem, tad gadījumā, ja kāds no viņiem tiek atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, attiecīgās dalībvalsts iestādēm ir jālēm, vai šis deputāts līdz ar to zaudē savus pilnvaras vai ne.